Pamatas skolu reorganizācijas mērķis ir veidot vienu izglītības iestādi, saglabājot iepriekšējo iestāžu stiprās tradīcijas. Mēs iegūstam vispārēju izglītības iestādi ar integrētām speciālām izglītības programmām un savu vietu ekosistēmā, jeb mūziku un mākslu. Gaujas krastos dzīvo Gaujienas vidusskola absolventa Ojāra Vācieša teiktais dzejas vārds. Tas turpina sevi nākamajās paaudzēs. Mēs, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni, apliecinām sevi radošajā darbībā, turpinot izdot literāro žurnālu Gauja, kuru lasāmi mūsu darbi. Jaunā Ojāra Vācieša Gaujienas vispār izglītojošā un mākslu pamatskola piedāvās 9 izglītības programmas. Pamatizglītības programmā skolēni varēs mācīties angļu un vācu valodu. Pirmsskolas grupas bērni varēs palikt diennakts bērnu dārzā. Un kā jaunums mums ir tas, ka visi skolēni varēs izmantot skolas internātu. Speciālās izglītības skolēni mācīsies atsevišķās klasēs, atbilstoši savām zināšanām un attīstības līmenim. Viņiem būs iespējas turpināt savas dzīves prasmes speciālo pedagogu vadībā. Skolā būs iespēja mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā. Pēc to apgūšanas būs iespējams mācīties profesionālās ievirzes vidusskolās, mūzikā un mākslā. Gaujienas jauniešu centrā jaunieši nāk gan atpūsties, gan aktīvi piedalīties organizētās aktivitātēs. Var spēlēt galda spēles. Šeit notiek arī ēst gatavošanas darbnīcas un kino pēcpusdienas. Lieliski iespēja ir saņemt vienkopus informāciju gan par dalību projektos brīvprātīgajā darbā, gan arī citās iniciatīvās. Kā arī pašiem inicēt savus pasākumus un īstenot šeit Gaujienā.